Labrīt, labrīt, labrīt! Sveiki un čau un what's up jaunajā nedēļā. Ir pirmdienā, 24. februāris, un man ir pabeigta zeķe ar sirsniņām. Gali vēl nav ievilkti, bet zeķīte ir gatava. Un man vēl ir nestrādā grāmatvedība, nestrādā kalendārs. 4 dienas, lai uzvadītu otro. Iesāku vakar, pabeidzu šodien. Es domāju, ka tas ir vispār iespējams. Un šīs ir, lai piedalītos, ja šitām es piedalos Renātes zeķetīšanā. Te ir smuks valnītis un sirsniņas. Man liekas, pagājušajā vlogā mazliet pastāstīju, bet es tieši šobrīd to montēju, jo tādas ir manas pirmdienas. Montēt pagājušās nedēļas video, ko es varu apsolīt šajā nedēļā, nebūs neviena pompoma. Tas ir priekš ne tik ļoti jūsu, cik priekš manas pašas sanitī. Tā kā jā, centīšos ātri uzmontēt, salikt visu kopā, lai var eksportēt un tad augšu plādēt. Un pa vidām iesākšu otro zeķi. Jā. Un bet tūlīt uzbruks Arčijam. Very nice. Čau, otrdienā. Es jums jau kuro dienu aizmirstu parādīt savu mega ģiga lielo adīšanas pabeigto projektu. Tadā! Tie ir šitādi te austiņu pārvalki. Draugam uzadīju. Tie ir pavisam vienkārši, es varētu noņemt. Vajag negribās pēc tam stuģēt apakaļ virsū. Bet, respektīvi, tas ir, tas nav ne donut shape, nekā, tas ir vienkārši tā kā maza piedruknīte uzadīta. 2x2 valnītī, un tad vienkārši uzspilēta virsū. Jo, kur augšā var redzēt, ne manu purnu, tā fake āda ar gadiem, te vēl labāk var redzēt, lien nost, un ir crazy, kad viņš noņēma austiņas, viņam te, viss apkārt bija viss ar melniem maziem punktiņiem, jo, nenormāli iet nost. Te arī varbūt kaut kas jāuzstāda. Tāpēc jā, es ieraudzīju vienu dienu pavisam randomā Instagramā scrollēju un pēkšņi izmet, ka kaut kas šitādu ir uztaisies tāda. Kāpēc ne? Paņēmu fiksi un pa 20 minūtēm, man liekas, uzcepu gatavu. Nepietika, šitas ir kaut kāds pārpalikums akrilam. Pusvilnāja, vilna, akrils, poliamīdi. Tad savienoju tā kā iekšā cita krāsiņa un tad ārpusē. Šis baigi priecīgs, ka tā stāv un principā izskatās diezgan pievilcīgi un tā kā, speciāli, baigi, jā. Plusā vēl ausis silda, labi, cik tur silda, bet jā, tas ir mans latest achievement.
jā, beidzot parādīju. Man jau liekas, ka baigi stilīgi. Bet ko nu es saprotu no stila un modes. Jā, ot, kričī šitādas. Ja kādam arī ir līdzīga problēma, iesaku šādi no tās tikt vaļā. Labdien, labdien! Trešdienā, 26. februāris. Februāris strauji iet uz galu. Kartupelītes guļ. Bet mana zeķes arī strauji iet uz beigām, kas ir baigi forši. Pirmā zeķe ir gatava. Nezinu, jau rādīju, nerādīju, bet tā ir. Bet otrā jau arī top ļoti ātri, kas man ļoti patīk. Bet, nu jā, tāpēc, ka izvēlējos vienkāršu zeķi, tad tas ir iespējams. Bet, jā. Vairāk neko ģeniālu es neesmu izdarījusi. Vienkārši cenšos pabeigt šito. Vēl man gribētos iesākt cepuri. Man vajag jaunu cepuri. Man ir ļoti daudz cepuru, bet man ir tikai viena, kas strādā ar krabi. Un tā kā jūs būsiet pamanījuši, ka es to vien daru, kā lietoju krabi, man vajag cepuri, kas varētu ietilpināt sevī arī to. Ir viena, kas, jautāsiet, kāpēc man vajag vēl vienu, jo man viena jau ir. Tā ietver krabi, bet tā nav pietiekami gara, un tā visu laiku tā kā iet uz aizmuguri un atsedz ausis un pieri, un ja ir tāds mazliet vējains laiks un sals, tad paliek mazliet augsti. Jā, tad nav patīkami. Bet, kā viņu sauc? Nu jā, it kā ir pavasars nāk, it kā jau nevajadzētu, bet ja es uzvedīšu pietiekami ātri, varbūt vēl sanāks panēsāt. Bet jā, varbūt. Un adīt to es laikam pēc vai nu pēc apraksta, kas bija radām žurnālā, vai tad vienkārši uz dullo. Nu, gan jau, ka principā uz dullo tā vai šā, jo es nezinu, kāds man tur būs tas blīvums, un tā es īsti nemēģināšu nekad iekļauties, bet vismaz sekotu tam, cik ātri cik ātri pieaudzē un noraudz visus valciņus. Bet, jā, es neesmu izvēlējusies nedzīju, neko, tāpēc tas viss paliek tādā kā mazliet limbo stadijā. Galvenais ir pabeigt zeķi. Labrīt, piekdienā, pēdējā februārā dienā, un man ir gatavas zeķites. Nu, nav mazkārtas, nav formētas, bet tas nekas, gali ir ievilkti, un tās ir pabeigtas.
tā kā iesāku mazliet tā kā ātrumā, bez daudz domāšanas. Gandrīz nofeiloju tajā, ka es paņēmu tādu pašu valdziņu daudzumu, kā parastajās zeķēs, bet didn't take into account, ka man te ir color work un pārstaipi, un tie nav tik stretchy, un vienu brīdī, ups, man tas kājā vispār ielīdīs, bet jā, ielien. Pēdiņā pagaliens, papētīs, un šitas. Tā kā tas ir baigi forši. Ļoti patīk mans mazās fiksās īsās zeķītes, jā. Un jā, esmu priecīga, ka man izdevās tās pabeigt laicīgi. Jāieliek tikai vēl Instagramā. Šodien, jā, vēl februāris. Un tad tas arī viss. Tas beidz manu februāra darbošanos. Vairāk nekādu jaunumu īsti nav. Man ir uz horizonta šūšanās projekts. Kur te man ir šitādi divi audumiņi. Šitas ir mīksts flīs, ja to var redzēt. Nevar redzēt. Viņš ko manas uzacis mēģina nofokusēt. Fokusē šito. Un tad šitas tāds diezgan pariebīgs audums. Ne pariebīgs, bet tāds kā dīvaina pārvalka ciets diezgan. Bet bet diezgan stretchy. Un no šitā taps maziņš, tā kā maciņš, ne maciņš, aploksnīte, kurā glabāt Kindle, to grāmatu lasītāju elektronisko. Jo draugā saplīsa, un tā viņš man palūdza, jo es sev esmu uztaisījusi laptopa somiņu tādu, un tad viņam iepatikās tā, un to viņš man paprasīja. Bet to viņš paprasīja, man liekas, jau pagājuši gadu, tā kā varētu tā kā jau sākt. Bet, kad es sākšu, tad arī parādīšu. Bet mēs vismaz dabūjām audumu aizvakar. Viņš izvēlējās no mana stāša audumu, un mēs jau esam vienu soli tuvāk. Jā. Ārčīs man kaut ko fonā grauž. Jā. Jā, tas arī viss. Viss, ko mēs šodien darīsim. Nu, varbūt nomazgāsim zeķītes un sabildēsim. Bet vairāk no kreatīvām šitām te diez vai. Tagad jau viss sniegs sāk kūst. Paliek silti, man to cepuri kā vairāk nevajag. Kaut arī joprojām gribas. Bet varbūt es to atstāšu nākamajai nedēļai, lai man būtu birthday costume. Un tad jau redzēsim. Jā, labi. Līdz nākamajai ieslēgšanās reizei. Čau! Svētdienā! Ko jūs varat svētdienā? Es svētdienā sagriezīšu audumu. Tātad. Aizvakar kaut kad pēdējo reizi minēju, ka man ir plāns uzšūt draugam Kindle maciņu. Kindle ir rekur. Tad man nevajadzēja izslēgt. Ok, es nezinu, kā to darbojas. Viņam bija maciņš, ir joprojām, bet te sāka mazliet... Man kaut kas samainīja settingus, un tagad es nevaru. Tur, koroči, sāka irt, un ziploks vairāk nestrādā, un tas viņu baigi kaitina, un jā. Šitas ir tāds nicely padded. Man nav
Varētu, bet man liekas, tas nav nepieciešams. Man ir flīsa audums, kas ir diezgan biezs, un šitas arī. Un kopā, manuprāt, no 5. stāva, ja metīs neizdzīvos, bet mēs dzīvojam 2. tad varbūt viss būs kārtībā. Jā, tad līdz galam nesapratu, kuru viņš gribēja iekšā, kuru ārā. Es gan ieteiktu šito likt iekšā. Bet nav mana darīšana. Tagad mēs izklāsim šo. Un mēģināsim saprast, no kura gala mēs varam griezt. Es neko nesaprotu. Viņš zigzagu grib horizontāli vai vertikāli. Man liekas šādi. Man liekas šādi būs labāk. Varbūt tā kā viss būtu gatavs. 2 strēmeles ir, un šodienai pietiks. Ir lieta tāda, ka mans, kā viņu sauc, tas veids, kādu viņš grib, ir burtiski tā kā spilvendrāna. Kad tev ir, viņi negrib nekādu, ne pogas, ne rāvēslēdzēju, ne nopes, neko. Viņš vienkārši grib tādu, visi redzējuši spilvendrāns, visi zina, kas ir spilvendrāna, un tādu viņš grib. Tāda, cerams, arī sanāks. Šūšu es kaut kad nākamajā dienā. Nedēļā. Vēl šodienas plānos. Vispār, man jums kaut kas ir jāpastāsta. Tā. Sākšu ar vārdiem, ka mani tā vēl neviens nav piečakarējis. Es te vienu dienu. Ieeju Instagramā pilnīgi bez jebkādas saģņās domas. Skrullēju, skatos storijas, laikoju, tur komentēju varbūt kaut ko. Un te nonāku pie Lienes pilns valdziņš storija, un viņai tur dzija, un es kā tāds pavisam naivs cilvēks vienkārši nokomentē, vai cik skaista dzija. Un 3 dienas vēlāk, uzminiet, kas man atnāk omnivā. Kur tā drīkst darīt? Tik nepieklājīgi, Ja man būtu bilance, es būtu... Bet paskatieties, cik skaistā dzija! Tik spīdīgā! Labi, paldies viņai, protams, tas bija vienkārši negaidīt, tas bija... Mutes galīgi tāda... Bet man iespējams, ir ideja, ko es varētu iesākt jau rītdien, kā savu birthday kārstonu, jo 30 cik tur gados ļoti vajag spīdumiņu. Langjārns. Pirmo reizi ar langjārns darbošos. Te mums ir 25 grami un 112 metri. Man ir 300 skaiti metri. Ko ar to var izdarīt? Es tiešām nezinu. Bet... Labi, beigsim grimasas taisīt un biedēt cilvēkus. Jā, paldies tev, Liene, par šo ļoti negaidīto
pārsteigumu. Es biju ļoti patīkamā pārsteigumā. Nē, ko patīkamā? Tā pārsteiguma stāvoklī. Un nākamreiz zināšu beigt komentēt uz visiem storijiem. Tādāk var iegrābties. Bet jā, so stay tuned for this. Bet tā, šodien laikam tas arī ir viss. Jau sāku montēt video vakar, jo vienkārši sāku montēt. Un šodien varbūt vēl būs mazliet pastaiga ap ezeru. Un tad vienkārši mājas darbi. Tur veikalā jāiebrauc, paēst jānopērk atkal. Jā. Un tad jau būs nākamā nedēļa, vai ne? Jā, viss. Čau!